Sveiciens visiem sporta vai skatītājiem. Pie mums ciemos šodien ir Kristīne. Čau, Kristīne! Čau! Un Kristīne šodien ir pie mums ieradusies, lai mazliet pastāstītu par sevi. Nu ko, Kristīne, pastāst par sevi? Tā, man jātur rokas. Sveiki, tātad es esmu Kristīne Freiberga. Ar fitnesu es nodarbojos jau 3 gadus. Nu, diezgan labā līmenī jau. Pirms tam tas tā nebija tā īpaši nopietni, bet sportiski es esmu bijusi jau visu iepriekšējo mūžu, ja? Tā var teikt. Strādāju es agrāk, var teikt, līdz šim es strādāju medicīnas laboratorijā, biju savas nodaļas vadītāja, strādāju arī kā vizāžiste. Un tagad es pabeidzu C kategorijas treneru kursu un esmu certificēta trenere. Kristīne, ļoti droši vien daudzi sportisti tev seko, un ne tikai sportisti, un meitenes, vienkāršas meitenes, kuras nesporto. Bet ne visas zina tomēr par tiem sasniegumiem. Varbūt tu vari pastāstīt, ko tu esi sasniegusi jau sportā pa šiem 3 nopietnējiem treninga gadiem. Tātad sāksim ar to, ka šogad, var teikt, bija mana vislabākā sezona, kāda vispār ir bijusi. Nu jā, pirms 3 gadiem es uzkāpu pirmo reizi uz skatuves, biju kā bikīni fitnesā, startēju. Tur es nostartēju arī diezgan ok, jo man bija, ja nemaldos, bija 5. vieta. Bet formas ziņā man liekas, ka vajadzēja būt bišķiņa augstāk, bet nu labi, tas tā. Tad tajā pašā gadā nostartēju arī Lietuvā, tur es dabūju 6. vietu. Pēc tam nākošajā sezonā startēju arī bikīni fitnesā. Tur gan man negāja tik īpaši spoži. Un tādēļ nolēmu nostartēt arī NAC federācijā shape kategorijā. Tur arī man negāja īpaši spoži. Nu jā, un tad es nolēmu, ka kaut ko es vēlos mainīt, un es pati gribēju priekš sevīm nedaudz vairāk muskuļu masas. Līdz ar to strādāju pie tā, un šogad nomainīju kategoriju. Šogad sāku startēt figūrā. Tātad kategorija ir Miss Figūra. Pirmā sacensības bija Lietuvā, tas bija Viļņus kauss, tur es dabūju 3. vietu. Nākošā sacensības bija Lietuvas startautiskās sacensības fitnesā un bodybuildingā, tur es dabūju 2. vietu. Pēc tam mums šeit pat Latvijā notikās NAC Latvijas čempionāts. Tur es uzvarēju, tur es dabūju 1. vietu. Tad es nolēmu pamēģināt arī NABā, tā ir cita federācija. Tur es arī ieguvu 1. vietu figūrā un arī uzvarēju sieviešu absolūtajā kategorijā. Paldies viņiem! Un pēc tam sekoja nākošās tādas nopietnākas sacensības, tas bija Polijā, tur bija NAC pasaules čempionāts, kurā es arī uzvarēju. Tagad es esmu, NAC pasaules čempione, jā. Un pēc tam bija plānotas sacensības Maltā, NABā, bet diemžēl tajās es nevarēju piedalīties. Varbūt tu mazliet pastāstīsi tiešāk par savu kategoriju. Ko tiesneši varbūt vairāk skatās, uz ko liek vairāk akcentu? Jā, sākumā bija tā, kad man bija nedaudz bailes no šīs kategorijas, jo man likās, tur tās visas sievietes ir tādas ļoti muskuļotas un ir ļoti izteikts tas muskuļu reliefs, ir jāstrādā pie sausuma. Tādēļ es sākumā mēģināju startēt bikīni un šeipā, bet tas ir ļoti labi, iesācējs vienmēr to var paprovēt. Pēc tam tā kā es nolēmu sev vairāk muskuļu masas, tad līdz ar to man bija jāpamaina kategorija. Bet ko vērtē šajā kategorijā? Šajā kategorijā vairāk vērtē proporcijas, sausumu, protams arī muskuļu masu. Proporcijām ir jābūt tādām veido kā smilšu pulksteni, principā, platai mugurai, pleciem, šauram ļoti viduklītim un izteiktām arī kājām. Nu jā, un sausums tas arī ir noteicis, bet tas nav pats svarīgākais, jo cik es skatījos Polijā, pārējām konkurentiem bija daudz sausākas meitenes arī, protams, un ar lielāku muskuļu masu. Un kas ir svarīgākais pasaules līmenī, tur ir arī noteicoši tas, vai tu
vai tu spēj tā kā ielīst tajā kategorijā, jo ir svara limits. Ja tev būs pāri, tad tev būs jāmaina kategorija, tev būs jāiet uz women's fizīku. Tur bija, man liekas, ka tur saucās kā Miss Body, kas jau ir kā kultūristas. Tā kā, nu tā. Bet, manuprāt, šī kategorija ir ļoti skaisti, jo spējas saglabāt arī savu sievišķīgumu, tajā pašā laikā būt arī diezgan muskuļotai. Kaut gan off-seasonā to mums tā nevar redzēt. Kā ir vispār tavā kategorijā? Ļoti liela konkurence vai tomēr nav tik izteikta kā citās? Ir tā, ka Latvijā nav īpaši daudz meiteņu, kas startē tieši figūrā. Tādēļ arī es ceru, ka šogad, pēc tā, kad es uzvarēju, meitenes daudz vairāk būs saņemsies un viņas redz to, ka nav obligāti jābūt ļoti lielai, vai ne? Jo man arī sākumā tā likās, ka tādēļ man tas baidīja. Tā kā iet uz to kategoriju, bet ka tur vērtē tieši vairāk tās proporcijas. Un pasaules līmenī ir diezgan daudz sievietes, kas startē tajā kategorijā. Manuprāt, liekas, ka vairāk ir pat plus 40 tajā kategorijā, vai ne? Un tur arī daudz spēcīgākas konkurences ir. Jo mums bija arī tas absolūtais vērtējums tur Polijā, vai ne? Un uzvarēja tā, kas bija plus 40, bet viņi ir, tur man vēl ir ko tiekties uz to. Tu šogad diezgan daudz ceļo pa Eiropu. Ļoti daudzās vietās arī startēji. Tu pati sevi sponsorēji, jeb tev ir kāds sponsors, kas tevi sponsorē, lai tu varētu piedalīties visur? Nē, diemžēl. Ir tā, ka sponsora man nebija. Tātad sanāca visu tomēr maksāt no savas kabatiņas pa lielam. Bet, ja tas ir tavs tāds, tā kā sirds hobijs, var teikt tā, vai ne? Tev gribās ieguldīt tajā naudu, tu par to īpaši nedomā, bet, protams, tas viss maksā ceļš, uz kurien tu dodies, tāpat arī viesnīcas maksā, dalības maksā, bet paldies Nācis federācijai, paldies Jurijam, jo viņš atmaksāja mums viesnīcas. Mums bija pašiem tikai par ceļu jāsamaksā un dalības maksa. Šeit, protams, Lietuvā un Latvijā dalības maksas ir mazākas, uz tādiem pasaules čempionātiem tur ir bišķītiņu vairāk, bet arī izmaksā, protams, ne tikai tas ceļš un tādas viesnīcas maksā, bet tas viss, piemēram, krēmi, tie maksā, tur iziet diezgan daudz. Uz manu augumu vēl ir tā diezgan ok, bet es domāju, puišiem tur iziet ļoti daudz, tā viena buņģiņa iziet vienai reizei. Tad, protams, arī ir jādomā par to, par bikīni, par kurpēm. Tas viss maksā, vai ne? Un ar vienu bikīni arī nestartēs visu. Man jau tagad likās tā, ka visa sezona ar vienu ir visas bildes vienādas. Bet, tas nākotnē ir jādomā atkal par jaunu, jo tā vajag. Nav nekāds lielais noslēpums, ka Latvijā būs jaunas kategorijas sportā. Ja es nemaldos, viņas veido Jurijs Gucans Nācis federācijā. Varbūt tu esi gudrāka par mani un varēsi kaut ko vairāk pastāstīt mūsu skatītājiem, kādas viņas būs un kas tiks vērtēts. Jā, es to pati tikai dzirdēju, tas vēl nav, protams, uz papīra uzlikts, bet Jurijs teica, ka būs jaunas kategorijas. Jau šogad izveidojās viena Shape Novice, kur bija meitenēm iespējams startēt pilnīgām iesācējām. Visas bija pilnīgas iesācējas, līdz ar to ir daudz vieglāk, kad tu saproti to, ka visas ir vienādas, ka nav tā, ka blakus stāv meitene, kur jau ir startējusi jau tur gadiem, piemēram. Tāpat arī šogad rudens sezonā būs jauna kategorija Wellness. Tas nav vēl 100% droši, bet 99,9. Jā, šī kategorija būs tāda ļoti sievišķīga, vairāk uz sievišķīgākām proporcijām meitenēm, kas vēlās nedaudz vairāk
shape, bet nevēlās tik daudz kā figūrē, piemēram. Tur arī nebūs vajadzīgs tāds mega sausums. Būs jābūt sausām, bet ne tā, ka tur, piemēram, kājām tur nevajadzēs kvadriem dalīties. Kājām ir jābūt tādām, teiksim tā, lielām, dibenam arī lielām, tad visam jābūt tādam gaļīgam, un jābūt ir tā, kad tas veidosies, tā būs tāda sievišķīgā kategorija. Nu jā, tā kā meitenēm ir iespējams arī uz tādu pieteikties jau. Varbūt tu padalīsies, kā tu trenējies, varbūt sacensību laikā un off-sezonā. Ar ko tavi treniņi atšķirās? Jā, kad ir off-seasons, es vairāk trenējos 3-4 reizes nedēļā. Kad gatavojos pirms sacensībām, tad pārsvarā tās ir 4 līdz 5 reizes nedēļā, plus kardio. Off-seasonā to kardio tā iegribās, daru, nē, tad ne. Jā, un arī tas ir, kad off-seasonā vairāk var ir iespējams iziet uz maksimāliem svariem, tu vari uzstādīt jaunu rekordu. Tāpat arī tie treniņi vairāk ir vērsti tā kā piramīdai, no mazākiem uz lielākiem svariem. Atkal pirms sacensībām tad vairāk ņemu tos supersetus, vairākas reizes, mazāki svari. Tas nav tādēļ, kad teiktu, šis veidos reliefu. Nē, protams, nē. Tas ir vairāk tādēļ, kad tev nav spēka. Tu sēdi uz suškas un tev nav spēka, un līdz ar to tad tu vairāk mēģini to muskulu piedzīt, vai ne? Un tādēļ ir tās vairākas reizes, bet ar mazākiem svariem. Galvenais ir notrenēt pilnvērtīgi to muskuli. Jā, off-seasonā to var izdarīt ar lieliem svariem. Un tas arī audzē vairāk, tā kā, vismaz man tas šķiet. Kā tu domā? Meitenes, kuras nāk uz treniņu, taisa tikai kardio. Tas iet vairāk labumā, jeb tomēr tas ir tā neitrālā svītra. Labi, ka iet, bet slikti, kad nedara kaut ko vēl. Kā tur ir? Jā, tas ir tās meitenes, kas ir izdomājuši, ka viņas taisīs tikai kardio zaķīšai, ne? Viss jau ir baigi labi. Var, protams, labāk tas ir darīt tā, nekā vispār nekā, nenodarboties ar sportu, bet jūs meitenes nedabūsiet tvirtu augumu, taisot tikai kardio. Jūs būsiet vienkārši skinny un pats trakākais, ka tu esi skinny un tev viss vēl tāpat ir tā riepiņa, vai ne? Tāpat nav tvirtuma, dibens karājās, nav tvirtas rokas. Tam visam ir nepieciešami spēka vingrinājumi un, protams, arī uzturs. Ir jāpiedomā ļoti pie uztura. Mēs nevaram ēst visu un taisīt tikai kardio. Nekas tur nebūs. Un mums kā reiz iegāja saruna par uzturu. Jā. Pastāsti par savu uzturu. Varbūt tu lieto kaut ko no sporta uztura. Kā atšķirās off-season, kad tu ēdi, jā, un kad tu startē, kā tu ēdi, vai tur olbaltumvielas tīrās, vai kā tur ir īsti? Jā, sporta uzturu es vispār lietoju ļoti maz. Kaut kas ir, bet es ar to teiksim tā baigi neaizraujos. Protams, ir labi, galvenais ir uzņemt pareizā daudzumā, pareizās uzturvielas. Jā, off-seasonā es, protams, domāju par to, ko es ēdu, jo ir svarīgi uzņemt pietiekamā daudzumā olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus. Pirms sacensībām ir tā saucamā suška, tā ir diēta, kur mēs griežam nost ogļhidrātus, uzņemam pietiekamā daudzumā olbaltumvielas, bet tas bišķītiņā, teiksim tā, off-seasonā bišķo olbaltumvielas ir mazāk, un uz suškas laika ir nedaudz vairāk. Bet nedrīkst arī pārpārsēt, jo gribās ēst, ne? Un tad ir aiziet otrā galējībā, kad sāk olbaltumvielas ēst nenormālākā daudzumā, tā nevajag darīt. Jo visam ir jābūt, aprēķinātam, cik daudz tavam organismam tieši tas ir vajadzīgs. Man bija tā, kad man uz suškas laika bija apmēram no 120 līdz 150 gramiem olbaltumvielas uz manu ķermeni. Ogļhidrāti man bija tā, kad es viņus ciklēju. Es darīju tā, kad man bija tā kā uzlādes dienas, 2 reizes nedēļā. Pārsvarā es lādējos
brīvdienās, sestdienās, svētdienās, lai es būtu laimīgāk. Bet darba dienās tad man bija tā, līdz kaut kādiem 100 gramiem. Citreiz bija pavisam maz, cik tur no dārziņiem sanāca. Bet pirms treniņiem es ēdu ātros ogļhidrātus, pārsvarā ēdu maizi. Jo tad man bija tāds, ka man bija uzreiz enerģija, es varēju aiziet izlikties, ritīgi nomačīt to treniņu. Es domāju, ka es arī viņu nokurināju nost. Tā kā, jā, varbūt tas nav pareizi, kā es darīju, es nelietoju uzturā taukus, principā nemaz. Bet tā nedrīkst darīt visi, ir par to jādomā, jo citam ķermenis prasa, lai ir pietiekami savādāk, var rasties kaut kādas ādas problēmas, ar matiem problēmas, vai ne? Tāpēc vajag piedomāt arī par suškas laikā par vitamīniem. Tāpat arī, nezinu, palietot zivju eļļu kaut vai, kaut kā tā. Jā, off-seasonā, protams, es arī našķojos, kā visi normāli cilvēki to dara. Ir jāpiedomā pie tā, ka tagad pēc sacensībām iestājās tāds, teiksim, tā rīšanas laiks, vai ne? Kad tev liekas, tu esi tik daudz palaidis garām, vai ne? Un tad tev vajag to, un tev vajag pagaršot to un šito, un, jā, ir jāpiedomā pie tā, jo savādāk var ļoti daudz uzēst, un pēc tam būs grūti atkal to nomest nost. Tā kā visam ir jābūt ar mēru. Skaidrs, tad mēs zinām par tavu sporta karjeru, par tavu uzturu, bet mēs neko nezinām par tavu motivāciju. Pastāstīji, no kurienes tu ņem savu motivāciju un kas palīdz tevi uzturēt tādā kā vienmēr gatavo trenēties? Tā, jā, mana motivācija laikam var tā teikt, ka tas ir mans dzīvesbiedrs, Uldis Upītis, jo tad, kad man uznāk slinkums, tad viņš ir tas, kas saka, nē, mums tagad ir jāiet uz treniņu, vai arī ir otrādi. Kad viņam uznāk tāds slinkums, tad es saku, nē, mums ir jāskrien fiksi uz treniņu. Protams, motivācija arī tas ir, kad es skatījos, piemēram, uz iepriekšējo sezonu, kur man negāja tik labi, un es sev izvirzīju mērķi, ka nē, šogad man ir jābūt labākai, es gribu šogad. Un tad man bija tāds, ka pilnīgi visu laiku es močīju, un tad es gaidīju to, ka varbūt man šogad veiksies. Un tā arī bija. Un bija viena laba vieta, otra, un tas radīja vēl lielāku motivāciju. Man likās, nē, tad man vajag vēl vairāk. Un runājot par to, jā, piemēram, nākotnes plāni vai nekādi ir, kādi mērķi, tas vēl motivē, vēl vairāk. Man liekas, jā, ja es tagad kļuvu par nats pasaules čempionu, vai ne, tad es tagad gribu izvirzīt savu mērķi uz universu. Es gribu uzvarēt. Man to gribās. Es nezinu, vai, protams, sanāks, jo tur tiešām ļoti spēcīgi un labi atlēti ir, bet es centīšos. Tas ir tas mans nākošais mērķis. Tā ir mana motivācija. Un galvenais ir nekad nepadoties. Vienalga, cik grūti iet, vienalga, kas nāk priekšā. Liekas, ka nav laika. Nē, nav tā, ka nav laika. Vienmēr ir kaut kāds atrunas, vai ne? Tu vari ielikt to treniņu kaut vai agri no rīta, vai kaut vai vēl vakarā, bet tu to vari izdarīt. Tev ir arī superīga motivācija un blakus tev ir superīgs motivators. Bet ir tās jautājums, kā tu redzi sevi pēc 5 gadiem? Jā, šis bija ļoti labs jautājums. Sevi es tagad redzu vismaz 3 gadus noteikti. Es centīšos startēt, centīšos sev pilnveidot kā sportists, pēc iespējas labāks rezultāts gūt, bet es, protams, arī domāju par sevi kā, arī par savu ģimeni, jo man arī nav vairs tik maz gadu. Tā, par to arī jāpadomā ir. Bet es domāju, tas man netraucēs pēc tam atkal atsākt. Un tā kā ir tā muskuļa atmiņa, vai ne? Es domāju, ka es pēc tam ātri vien atgūšu formu un turpināšu startēt, jo es gribu savu ķermeni uzturēt ļoti labā formā arī pēc tam, arī kā māmiņa. Ko tu ieteiktu meitenēm, kuras varbūt vēl nenodarbojas vai arī nesen nodarbojas? Varbūt tie pirmie soļi, ar ko sākt? Ar ko sākt nodarboties, vai arī kam pievērst lielāku uzmanību, ka tev kā trenerei droši vien ir kaut kādi knifiņi,
kurus tu esi pamanījusi citās meitenēs, kuras varbūt netik pareizi dara? Ko varētu labāk, savādāk bišķī darīt un būtu nedaudz progress lielāks? Jā, šis bija ļoti labs jautājums. Ir tā, ka ja jūs tagad izdomājat, ka jūs gribat sākt nodarboties ar sportu, teiksim tā, izvēlamies foršu zāli, kas ir, piemēram, kas jums būtu tā kā pieejama, vai ne? Tad pērkam abonementu un tā, bet ko vajag sākumā droši vien vajadzīgs būs treneris, kas jums parāda, kā pareizāk ir trenēties, jo nevar tā. Es tagad iedomājos, aiziešu uz zāli, vai ne, un es nezinu, kā brīžiem tu skaties uz tiem cilvēkiem un domā, ko viņš tur dara. Vai tu redzi, vienkārši ir tā, ka ar nepareizu tehniku ir viegli tikt pie traumām. Tur sakrāmē, piemēram, lielus svarus, un muguru nemaz netur, vai ne, un tad tu zini, ka, nu jā, cilvēks pēc kāda laika tur iedzīvosies traumās, nekas tur labs nebūs. Jā, un tādēļ ir vajadzīgs treneris, kas parāda pirmos treniņus vismaz kā un kā labāk. Un tad jau ir jāizdomā, jānosprauž mērķis, ko tu vēlies redzēt savā ķermenī, kuras ir tās daļas, pie kā tu vēlētos strādāt. Ļoti daudz meitenes, ko es tagad esmu ievērojis zālē, kačā dibenu. Tikai kačā dibenu un kājas nekačā. Nu, meitenes, tas neizskatās labi. Kājām arī ir jābūt proporcionālām. Un nevaram arī kačāt tikai kājas. Ir jākačā arī augša. Nu, kaut vai, ja negribās muskuļot augšu, vai ne? Tikai tonus viņam, lai smukas rokas, lai smuks pleciņš ir, presīte ir smuka, vai ne? Korseti ir obligāti jānostiprina, jo bieži vien nenostiprina korseti, muguras muskultūra ir vāja, vai ne? Piemēram, kačā presi, muguru nē, tad ir disbalans. Pirmkārt arī tas, ka pašām ir vieglāk nu vienalga, piemēram, ikdienā daudz vieglāk, kad tu esi fiziski spēcīgi, ka tev, nu, tas nesagādā nekādas problēmas. Divas, jā, vai arī kaut vai bērnu pacelt normāli, nevis ar ieliektu muguru, vai ne? Nu, kaut vai tādas vienkāršas lietas. Kas vēl, nu jā, tāpat kā gribu pateikt arī puišiem, nevar kačāt tikai augšu un aizmirst par kājām, tas izskatās ļoti neglīti. Jābūt visam proporcionālam. Ir jādomā par proporcijām. Iegāja tāda saruna par proporcijām. Un kā ir ar to ģenētiku? Vai tomēr viņa kaut ko spēlē? Jo, nu, es redzēju dažus čomus, ja, kuri močī riktīgi kājas, bet, nu, varbūt tehnika, varbūt piegājiens nav tas. Bet, nu, kājas, nu, negrib augt. Nu jā, ir tā, ka ģenētika spēlē ļoti lielu nozīmi. Starp citu, man arī kājas īpaši neaug. Neteiksim tā, ka, jo, piemēram, es viņas trenēju 2 reizes nedēļā, es dalu, vai ne? Jā, nedrīkst aizrauties ar tām muskuļu grupām, kas ļoti labi aug. Līdz ar to, tad mēs viņas tikai trenējam, viņas mums aug lielākas, vai ne? Un ir vietas, kas, piemēram, mums atpaliek, pirms kājas, vai ne? Un izskatīsies neglīti, augšu būs liela kājas, atkal nē. Tādēļ ir jāpievērš vairāk uzmanību tieši tām muskuļu grupām, kas sliktāk attīstās, vai ne? Ir jāstrādā pie tām, un pārējās tad attiecīgi trenēt tik, cik lai būtu tās proporcijas labas. Ir jāveido, nevar vienkārši non-stopā močīt, un tad vienkārši būs kaut kāds disbalans. Ir pie tā jāpiedomā. Jā, ģenētikas tā ir tāda lieta, kas vienam ir labāka, vienam sliktāka. Tādēļ, nu, jāskatās, ko mēs varam maksimāli dabūt, ko varam izspiest no savu ķermeņa, lai viņus, nu, veidotu, bet ir jāveido. Jā, un runājot par ķermeni, ja es nemaldos, Arnolds teica, ka mūsu ķermenis ir kā skulptūra. Jā, un ka es esmu mākslinieks, kurš bez mazai strādā pretī spogulim un atstrādā katru daļiņu. Tā, bet neciklējamies uz to, trenējamies pilnā sparā. Ejam tālāk. Nākamais jautājumiņš arī par jauniņējiem, iesācējiem. Kādas ir tās pašas lielākās kļūdas, ko pieļauj sportisti zālē? Nu jā, iesācējiem laikam ir vairāk tas, kad viņi atnāk, tad viņi nezin, ko darīt, un tad viņi sāk tur darīt visu kaut kādas interesantas lietas, piemēram. Viņi saskatījušies video, viņš dara tā, un es arī. Un jā, viņam nav īstenībā tas kāds no malas, kas pasaka piekoriģē tieši. Vislielākās kļūdas ir
es esmu to ievērojis sievietēm, arī vīriešiem. Pietupienā, vienkārši klasiskais pietupiens, ne? Sievietes nenormāli taisa izteiktu lordozi mugurai, vai ne? Atšauj dibenu, un tad tupjās, un meitenes es skatos un šausminos. Bet arī puišiem ir tas, kad puiši atkal ir tas, kad es esmu ievērojis sakrāmē nenormāli lielu svaru. Un tad es saku, skatīšos, cik tad dziļi viņš tur ietapsies. Un pat nav līdz pusparalēlē. Preši kam? Kam jūs gribat kaut ko pierādīt? Taisam normāli pietupienu, taisam dziļo vai līdz pusparalēlē, vai ne? Tad attiecīgi, kur strādā muskuļi, neraujam augšā papēžus. Jābūt ir stingrai pēdai. Vēl, ko es esmu ievērojis ļoti daudz zālē, ir ar sporta apaviem, tādiem, kas ir domāti skriešanai, vai ne? Jā, ar esnsoli. Jā, starp citu, man arī ir. Tagad, bet jā, vajag ir cieta zoli, ja taisam, piemēram, kājām, tur pietupiens vai arī tāpat vilkme, vai ne? Labāk ir stingri, kad ir nevis, kad... Jā, vai ar basām kājām, tieši tā, lai nav lieka amortizācija. Kā mums to vajag, lai mūsu mugurkauls tik noslogots, tas nav vajadzīgs. Jā, vilkmē ir tas pats, ko es esmu ievērojis. Taisot vilkmi, daudzi aizmirst par muguras turēšanu, par korsetas turēšanu. Vēders izpūšās, ir uz āru, nav savākts, mugura līka atkal. Jā. Tās ir tādas lielākās, vai arī muguras vingrinājumiem strādāt ar biceps. Tā, vai arī pa daudz čīto. Pa lielu svaru liek un čīto un nestrādā tieši ar to konkrēto muskulu. Jā, pie tā ir baigi jādomā. Ir jāveido tā saikne ar muskuļiem, tev ir jāizjūt viņi. Un jāliek tāds svars, attiecīgs svars, lai tu izjustu to muskulu un notrenētu pilnvērtīgi. Tā kā tā. Runājot par apaviem, es laikam arī esmu viens no tiem failiem. Es nopirku Nike Air Max krosanas, viņam ir tāds pilnīgi gaisa. Tad es domāju, tādu piķi maksā, es nemaldos, viņu vēl lati bija, es nopirku 160 latiem. Un es domāju, es būšu pirmais čalis fitnesā. Jā, bet sanāca tā, kad es aizgāju uz treniņu, sāku pietupienā es to nepamanīju, es pamanīju to tieši ikru sēžot. Tur tāda amortizācija, ka man likās, ka nevis es ar kājām strādāju, bet tie apavi strādā manā vietā. Tāpēc pievērsiet ļoti lielu uzmanību arī savam ekipējumam, ar ko trenējieties. Ko? Šodien pie mums bija Kristīna Freiberga. Paldies, Kristīna. Ceram, mēs tevi vēl ieraudzīsim pie mums ēterā. Turpinām sekot mūsu projektām. Reģistrējamies www.sportvei.org un, protams, rakstam mūsu sportistiem pēc palīdzības. Jā, super.